vairāk kā 30 gadus savā ciemā ir aktīvi iesaistījis gan jauniešus, gan pārējos ciemu iedzīvotājus sportā, nodarbībās, sporta turnīros, sacensībās. Cilvēks, kurš vienmēr bijis par godīgu tādu komandas sportu un kurš ir daudz mācījis saviem audzekņiem tādiem būt vienmēr. Arī šobrīd bijušais skolotājs, bijušais treneris jau ir pelnītā atpūtā, bet vienalga viņš neliet savu padomu un aktīvi piedalās sporta dzīvē. Un to jau mēs arī redzam, ka šī cilvēka droši vien tā gadu gaitā tā ietekme uz pagasta iedzīvotājiem ir diezgan liela, jo novada sporta spēlēs, ja ne katru gadu, tad katru otro gadu uzvar Popes komanda. Un par Popes pagasta iedzīvotāju iesaisti sporta aktivitātēs un kvalitatīvu ilgadēju darbu skolotāju profesijām ar Ventspils novada pašvaldības godarakstu tiek apbalvots Popes pagasta iedzīvotājs Aivars Žeimunds. Paldies. Pirmkārt, paldies visiem Popes pagasta iedzīvotājiem, kuri nebija skubināti kaut ko darīt. Paldies manai ģimenei, kas pacieta manu ilgu probūtību, biežo. Paldies, ka viņi arī atbalstīja visās manās sporta aktivitātes un paši piedalījās. Paldies!